Lasīsim no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas, no 35. panta līdz 42. Mēs piecelsimies un kopīgi lasām, sākot ar 35. pantu. Nākamajā dienā Jānis atkal stāvēja ar 2 no viņa mācekļiem. Ieraudzījis Jēzus staigājam, viņš saka: "Lūk, Dieva jērs." Abi mācekļi dzirdēja viņu tā runājam un sekoja Jēzum. Bet Jēzus apgriezies un ieraudzījis viņus sekojam, jautāja tiem: "Ko jūs meklējat?" Tie viņam atbildēja: "Rabī, kur tu esi apmeties?" Viņš tiem atbildēja: "Nāciet un redzēsiet." Tad tie aizgāja un ieraudzīja, kur viņš ir apmeties, un palika to dienu pie viņa. Tas bija ap 10. stundu. Bet Andrejs, Sīmeņa Pētera brālis, viens no tiem 2, kas Jāni bija dzirdējuši un sekojuši Jēzum, vispirms atrod savu brāli Sīmeni un viņam saka: "Mēs esam atraduši Mesiju." Viņš to aizved pie Jēzus. Uzlūkojis viņu, Jēzus saka: "Tu esi Sīmenis, Jāņa dēls, tevi sauks Kēfa." Tas ir Pēters. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, tu zini, kam mēs sekojam un ko mēs vēlamies zināt un ko mēs vēlamies piedzīvot. Lūdzamies, vadi mūs savā vārdā, patiesībā, lai mēs sekojam patiesībai, lai mēs vēlamies gaismu iepazīt un tajā dzīvot. Āmen. Katram cilvēkam šajā dzīvē ir kāds uzdevums. Tāds uzdevums bija arī Jānim Kristītājam. Cilvēki nāca pie viņa un jautāja: "Kas tu esi, ko tu dari, kāpēc tu to dari?" Un šo jautājumu vajadzētu uzdot ne tik daudz citiem cilvēkiem. Šo jautājumu vairāk vajadzētu uzdot sev. Kas es esmu? Ko es daru? Un kāpēc es daru to, ko es daru? 1. nodaļa, 22. pantā lasām. Tad tie viņam sacīja: "Kas tu esi?" Mums atbildi jādod tiem, kas mūs sūtījuši, ko tu pats saki par sevi. Ja Jānim nebūtu atbildes, viņš paraustītu plecus un teiktu: "Es esmu cilvēks, es šai laikā dzīvoju, šeit strādāju, kustos, darbojos, jums vajadzētu pašiem nākt pie kāda secinājuma." Jānis zina, kas viņš ir un kas viņam ir jādara. Viņš teica: "Es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc. Sataisiet tā kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis." Jāņa dzīves uzdevums bija aicināt cilvēkus sagatavoties Mesijas atnākšanai. Kaut arī viņu nāca klausīties simtiem un tūkstošiem cilvēku, viņš nevarēja nevienu pārliecināt. Viņš nevarēja nevienu piespiest ticēt. Viņš nevarēja nevienu piespiest izmainīties. Tas arī nebija viņa uzdevums. To Dievs neprasīja. Dievs gaidīja, kad viņš būs šī vēstneša balss, šis aicinātais. Pie Jāņa mēs redzam, ka viņš ir uzticīgs evaņģēlijam. Lai varētu padarīt savu dzīves uzdevumu, ir jābūt uzticīgam. 1. korintiešiem 4.1 lasām. Tā lai ik viens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpuma namturiem. No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami. Uzticams. Un ja tu būsi uzticams savā kalpošanā Dievam, tu to varēsi savu uzdevumu paveikt. Uzticība evaņģēlijam, tā ir uzticība tam, ko Dievs ir sacījis. Tā nav uzticība vienā vai otrā jautājumā, tā nav uzticība vienos vai otros apstākļos, vienmēr un visur, visos apstākļos esi uzticams visā. Ne tikai dzīves lielajos jautājumos, bet arī mazajos. Sāc ar mazajiem. Ja tu būsi uzticams mazajos jautājumos, tu varēsi būt uzticams arī lielajos, bet ne otrādi. Mateja 25:23. Viņa kungs sacīja tam: "Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu par daudzumu. Iej savu kunga priekā." Mazums no mazuma uz daudzumu. Cilvēki gan grib uzreiz daudz, uzreiz Dievs mums svētī ar tādām lielām lietām, grandiozām lietām. Mēs gribam kaut ko tādu piedzīvot, gribu lielu kalpošanu, lielu uzdevumu. Vai tu esi uzticīgs mazumā? Vai tu esi uzticīgs pie tā, kas tev jau ir tagad uzticēts?
Par Jānu Kristītāju mēs zinām, viņš bija uzticīgs. Ja arī tas nav izdevīgi, ja arī tas nav populāri, ja tas rada apdraudējumu tavai dzīvībai, Dievs prasa uzticību līdz galam. Kur ir tas gals? Gals manam spēkam, manai saprašanai, šiem apstākļiem. Esi uzticīgs līdz galam, līdz nāvei. Atklāsmes grāmata 2.10. Dievs mūs iedrošina un saka, nebīsties par to, ka tev būs jācieš. Nebīsties. Redzi, velns metīs cietumā kāds no jums, lai jūs tiktu pārbaudīti. Jums būs bēdas 10 dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei. Tad es tev došu dzīvības vainagu. Uzticīgs līdz nāvei. Un pie Jāņa Kristītāja mēs to redzam. Viņš bija uzticīgs līdz nāvei. Jānis šodienas tekstā uzticīgi aicina, uzticīgi sludina evaņģēliju, uzticīgi aicina cilvēkus nožēlot grēkus un gaidīt Mesiju. Jāņa sludinātais vārds ir visiem vienāds. Viņš nesludina vieniem vienu, otriem otru, visiem vienu vārdu, viens vārds, viena patiesība, viens evaņģēlijs. To, ko Jānis runāja ar vadītājiem, to viņš runāja arī tautai. Un ko viņš runāja tautai, to viņš runāja arī saviem mācekļiem. Ja pirmās nodaļā mēs tur redzam, ka pie viņa nāk vadītāji, pēc tam mēs redzam, kā Jānis sludina visai tautai, un tagad mēs redzam, ko Jānis sludina saviem mācekļiem. Tā nebija kāda apslēpta informācija, tās nebija kādas apslēptas zināšanas. 35. pantā šodienas tekstā lasām. Nākamajā dienā Jānis atkal stāvēja, un arī 2 no viņa mācekļiem. Ieraudzījis Jēzus staigāja, viņš saka, lūk, Dieva jērs. Dzirdot šo Jāņa vēsti, mācekļi klausās uz Jāni, viņi ierauga Jēzu un viņi sāk sekot Jēzum. Tas bija Jāņa uzdevums, sludināt par Mesiju, lai cilvēki gatavojās viņa atnākšanai un lai cilvēki seko Mesijam. Tas ir Kristum. Interesanti ir, kas šie ir pirmie Jēzus mācekļi. Kas viņi ir? Kāds bija viņu ceļš pie Jēzus? Un kas ir šie cilvēki? 37. pantā mēs lasām, abi mācekļi dzirdēja un tā runāja un sekoja Jēzum. Kas ir šie abi? Viena vārds ir nosaukts un otra nē. 40. pantā ir nosaukts Andreja vārds, un bet Andrejs, Sīmeņa Pētera brālis, viens no tiem 2. Andrejs, viens no tiem 2. Kurš ir tas vēl viens? Un Bībeles pētnieki domā, ka tas ir apostols Jānis, tas, kurš ir uzrakstījis evaņģēliju. Viņš kautrīgi sevi nenosauc vārdā, līdzīgi kā citos gadījumos. Tātad pirmie Jēzus mācekļi ir Andrejs un apostols Jānis. Kopā ar jums vēlos domāt, kāds tad bija viņu ceļš pie Jēzus. Kāds bija viņu ceļš kļūt par Jēzus mācekļiem. Un runājot par māceklību, ir jāpiebilst dažas lietas. Kristietība nav iedomājama bez māceklības. Šodien reti var sastapt Kristus mācekļus, bet var daudz sastapt kristiešus. Kristiešus, kuri ir aktīvi, lai sevi izpaustu un parādītu mūzikā, lai veiktu sociālo darbu, tradīcijas saglabāšanā. Šodien ir daudz kristiešu, kuri meklē jaunas izpausmes formas, kā evaņģēliju pasludināt, bet Bībeles kristietība ir māceklība. Nevis žonglierēšana ar kādiem jauniem paņēmieniem, nevis cilvēku piesaistīšana ar apģērbu, apaviem, ēdienu, nevis koncertiem, bet māceklība. Tas ir tas, uz ko mums rāda Bībele. Uz debesu valstību nevar tikt apejot māceklību. Uz debesu valstību neiet caur koncertiem, caur dažādiem šoviem. Māceklība. Cilvēki dažkārt saka, es ticu. Es ticu Dievam, bet man labāk ir lūgt mājās. Ko es tur ar visiem? Man labāk ir lūgt mežā pie jūras un mežā. Es tur izjūtu tādu Dievu tūmu, es esmu viens un Dievs un daba un viss tas. Tas man ļoti iespaido. Tur es jūtu Dievu tūmu.
Vēlreiz teikšu, tā ir pašizdomāta kristietība. Dievs, viņš parāda, kas ir īsta ticība. Svētie raksti parāda, ko nozīmē ticēt. Svētie raksti mums parāda, ko nozīmē, kā jāizpaužās ir ticībai. Ja cilvēks tic, proti, ja cilvēkam ir glābjošā ticība, tad viņš noteikti praktizēs māceklību. Ja ir reliģiozitāte, viņš praktizēs kristietību. Šodienas kristietība, kas ir āršķirīga, kas ir pompoza, kas ir tāda, kas izrāda sevi vai sevi kaut kādā veidā apliecina. Bet Bībeles kristietība tā ir māceklība. Atgriezīsimies pie pirmajiem ticīgajiem uz Jēzu Kristu un viņa māceklības ceļu. 35. pantā lasām. Nākamajā dienā Jānis atkal stāvēja un arī 2 no viņa mācekļiem. Ieraudzījis Jēzu staigājam, Jānis saka, lūk, Dieva jērs. Šos vārdus Jānis bija iepriekš jau sacījis cilvēkiem. Kā minēja, tā nebija slepena informācija. Tieši šos vārdus, varbūt šo pašu svētrunu, Jānis bija sacījis lielākam pulkam. Ja jūs savās bībelēs paskatītos uz 29. pantu mazliet iepriekš, tad jūs atklātu 2. dienā. Jānis ierauga nākam Jēzu un saka, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Šis ir, par ko esmu sacījis, kas pēc manis nāk vīrs, kas mani pārspējas, tāpēc, ka viņš bija pirmāk nekā es. Šie vārdi tiek sacīti visiem cilvēkiem, kas tie 100 un 1000 nāca klausīties. Lūk, Dieva jērs. Un pie šī visa man pārsteidz viena lieta. Mēs nelasām, kā cilvēki reaģēja uz dzirdēto. Tas man interesē. Mēs reaģējam, viņi nāk, klausās Jāņa svētrunas, viņi nožēlo grēkus, viņi top kristīti, bet tad, kad Jānis saka, lūk, Dieva jērs, man interesētu, kā cilvēki uz to reaģēja. Viņi taču gaidīja Mesiju. Un tikai 2 mācekļu reakciju mēs ieraugām. Apostolim Jānim un arī Andreja reakciju. Tas ir Mesija? Viņš ir Mesija? Bet pārējie kaut kā nereaģēja uz to. Arī vēlāk mēs redzam evaņģēlijos, kad mūsu kungs sludina, kad viņš dziedina, dara brīnums, ceļ miroņus augšām, tikai retais kļūst par viņa mācekli. Ebreju tauta kopumā noraidīja Jēzu kā Mesiju. Daži ticēja, bet tauta kopumā nē. Arī šodien lielākā daļa ebreju tautas noraida Jēzu kā Mesiju. Un interesanti ir dievbijīga ebreju lūkšana. Un šo lūkšanu ebreji jau lūdz vairāk kā 2000 gadus. Katru dienu viņi saka šādus vārdus. Ticu ar pilnu ticību. Gaidu Mesiju. Ja viņš arī kavēsies, es turpināšu gaidīt katru dienu viņa atnākšanu. Ticu ar pilnu ticību. Gaidu. Un lūk, Dieva jērs. Es gaidīšu Mesiju. Kādu Mesiju tu vēl gaidi? Bet tas nav tikai pārsteidzoši ebrejiem. Tas ir arī šodien cilvēkiem, kristiešiem. Es ticu ar pilnu ticību. Bet māceklību nepraktizē. Man ir pilna ticība, esmu jau ar baigo stāžu, bet māceklību nepraktizē. Mūsu kungs saka, Lūkas evaņģēlijās 6:46, ko jūs mani saucat kungs, bet nedarat, kā es jums saku. Sekošana Jēzum nav iespējama bez māceklības. Ar ko tad sākās ceļš uz Kristus māceklību? Ar dzirdēšanu. Viņi dzirdēja un viņi ticēja. Bez dzirdēšanas, bez evaņģēlija dzirdēšanas nav ceļa pie Dieva. Evaņģēlija dzirdēšana cilvēki aizstājuši ar visādām aktivitātēm, reliģiskām ceremonijām, ziedojumiem, labiem darbiem. Ja cilvēki arī šīs lietas dara, tas vēl nenorāda, ka viņi ir ticīgi. Ir jādzird evaņģēlijs. 1. Pētera vēstule 1:23. Jūs, kas esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda, jo visa miesa ir kā zāle, un visas viņas godības kā zāles zieds. Zāle nokalst, un viņas ziedi nobirst, bet Dieva vārds paliek mūžīgi. No kā jūs esat atzimuši? No izstādēm, no koncertiem, no talkām, no seno baznīcu tradīcijām?
nav dzirdēts evaņģēlijs, nav bijusi atgriešanās. Tikai un vienīgi caur evaņģēliju. Tikai un vienīgi caur evaņģēliju cilvēks kļūst par Dieva bērnu. Un kā Dieva bērns viņš sāk sekot savam debesu tēvam. Pirmais solis uz Kristus māceklību – evaņģēlija dzirdēšana un ticēšana. Tas, ka cilvēks tic, parāda viņa lēmumi, turpmākie lēmumi. Andrejs un Jānis dzirdēja, noticēja, un viņi pieņem lēmumu. Kādu lēmumu? 37. pāns mums saka, abi mācekļi dzirdēja, viņi tā runājam un sekoja Jēzum. Vēlos teikt, ka visi cilvēki ir sekotāji, pilnīgi visi. Visi mēs kaut kam sekojam. Gan mēs, gan tie, kas šeit namā strādā, gan tie, kas strādā mūsu pilsētā, dzīvo mūsu pilsētā, visi seko. Kāds seko ceļazīmēm, kāds seko kaimiņiem, tas ir viens no ļoti populāriem sekošanas veidiem, kāds seko Facebookā kādai populārai personai, kāds seko modei, tehnoloģijām, kāds seko banku kontam, kaut kam mēs sekojam. Ticīgs cilvēks seko Jēzum. Cita varianta nav, kā nokļūt debesu valstībā. Jēzus saka, es esmu ceļš. Ja mēs nesakojam Jēzum, mēs ejam kaut kur citur. Tikai Kungs Kristus ved uz debesu valstību. Ticība mudina sekot Jēzum. Nevar būt tā, ka es pilns ticības. Vispilnākais, bet sekoju sportam. Sēžu pie televizora dienām un naktīm un sekoju un zinu visus sportistus, visu komandu, visu viņas sievas, visus viņas suņu vārdus, visur, kur viņi ēd. Visu tāds kristietis, tāds sekoja. Rītus un vakars pavada basketbola laukumā. Kam tu seko? Ticība liek sekot Jēzum. Mēs zinām, ir gadījumi, kad cilvēki seko Jēzum, bet pēc kāda laika viņi sāk sekot kaut kam citam. Rodas citas intereses. Vai cilvēks ir pazaudējis ticību? Es gribu teikt, ka tādiem cilvēkiem nekad glābjošā ticība nav bijusi. Ja viņi ir sekojuši Jēzum gadu, 10, 15 un tad sākuši sekot kaut kam citam. Viņiem nav bijusi glābšana. Bija emocionāla aizraušanās. Varbūt viņi bija citu cilvēku ietekmēti un iespaidoti. Tev vajag tā uzvesties, tev vajag tā ārēji rīkoties. Varbūt viņi gribēja radīt iespaidu uz pārējiem. Ir mācītāji, kas sludina no kanceles 10 gadus, 15, un pēc tam viņi aiziet un dara kaut ko citu. Es domāju, ka viņi nekad nav bijuši glābti. Tas, ka cilvēki seko Jēzum, pēc tam šo sekošanu atstāja, nav nekas jauns. Tādi cilvēki ir bijuši vienmēr. Arī Bībeles laikos. Un mēs lasām Jāņa evaņģēlijā 6:66 līdz 69. No šī brīža daudzi Jēzus mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja viņam līdzi. Nesekoja Jēzum. Tad Jēzus sacīja tiem 12. Domājams, ka tur bija kādi 70 aizgāja prom, palika 12. Kas ir 12 pretīm tiem 70, vai ne? Jēzus tiem 12 jautāja, vai arī jūs gribat aiziet? Sīmens Pēters Jēzum atbildēja, Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Nav citur, kur iet, nav citas alternatīvas. Un tie, kas aizgāja, iespējams, ka viņi pamatoja kaut kā savu aiziešanu, gan citiem cilvēkiem, gan arī paši sev, kāpēc viņu rīcība tāda ir. Viss ir labi, bet man tas stils nepatīk. Kā Jēzus runā, kā viņš runā ar cilvēkiem, kā viņš runā ar farizejiem, kā viņš runā ar citiem. Man nepatīk tas stils. Tas, ko viņš saka, ir labi un pareizi, bet man nepatīk. Varbūt cilvēki pamatoja savu aiziešanu ar to, manā dzīvē ir sācies cits posms. Tas, kas šeit ir, tas man nedara. Es meklēšu to, kas man tuvāks, piemērotāks. Ko Pēters saka? Tikai tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Nekur citur, nevienam citam nav mūžīgās dzīvības vārdi. Grēks, pasaule, velns ved projām no Jēzus un liek meklēt kaut ko citu.
citus piedzīvojumus, citas sajūtas, citas kalpošanas, citas sevis izpausmes. Tie, kuri aizgāja, paši pieņēma lēmumu. Iešu citur. Dievs nevienu neatstumj. Dievs nevienu neraida projām. Šeit pat Jāņa 6:37 mūsu kungs saka, katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Es neatstumju nevienu, ko Jēzus saka, kas nāk pie manis. Ko mēs redzam pie Andreja un Jāņa, vai Jēzus viņus astūma? Viņi redz Jēzu, viņi seko Jēzum, ko Jēzus to saka. 1:38. Bet Jēzus apgriezies un ieraudzīja viņus sekojumu, jautāja, ko jūs meklējat? Tie viņam atbildēja, rabi, kur tu esi apmeties? Arī mums Jēzus jautā, ko tu meklē? Ko tu meklē šajā dievkalpojumā? Jaunas sajūtas, jaunas piedzīvojumus? Vai tu meklē sevi apliecināt, pierādīt? Tu meklē labsajūtu, mieru. Ko tu meklē? Un šo sarakstu droši vien, ka varētu turpināt. Ko es meklēju? Ko es meklēju no rīta, svētdienas rītā pieceļoties? Ko es meklēju atnākot uz draudzi? Ko es vēlos ieraudzīt? Ko es vēlos saņemt? Kas tas ir? Un mācekļi saka, Jēzu, kur tu esi apmeties? Citiem vārdiem, Jēzu, mēs gribam tevi tuvāk iepazīt. Un viņi sako Jēzum un iet un iepazīst Jēzu. Kā šodien iepazīt Jēzu? Daži cilvēki dodas uz Palestīnu, uz Izraēlu, un viņi saka, iztaigāšu tos ceļus, būšu pie Jardānas, Nācaretē, Jeruzālemē, Kapernaumā. Tur ir īstā ticība. Ja šādas runas jūs dzirdat, viņas tiek runātas šādi tad, tie ir meli un māņi. Jēzu iepazīstam caur vārdu, caur evaņģēliju. Jāņa 5:46, jo, ja jūs ticētu Mūzum, jūs ticētu arī man, jo par mani viņš ir rakstījis. Bet, ja jūs neticat viņa rakstiem, kā jūs ticēsiet maniem vārdiem? Mūzus par mani ir rakstījis, jūs Mūzu turat par autoritāti. Ir labi, bet viņš par mani ir rakstījis. Pirmās 5 Mūzes grāmatas par Jēzu ir rakstītas. Patiesa ticība ir saistīta ar Bībeli. Ticība uz Jēzu Kristu ir saistīta ar Bībeli. To, ko Dievs ir vēlējies, lai mēs zinām par mūsu glābēju, iesākas jau no pašas Bībeles sākuma. Dievs atklāja rakstos, kāds ir Jēzus. Bībele ir objektīva Dieva informācija par Kristu. Cilvēkiem ir sapņi, piedzīvojumi, un tā ir subjektīva informācija. Tā var būt nepareiza, un tā var būt nepareizi izskaidrota, nepareizi uztverta. Tāpēc mēs balstāmies nevis uz sapņiem, nevis uz saviem piedzīvojumiem, uz savām sajūtām, mēs balstāmies uz evaņģēliju. Tas, ko Dievs ir atklājis caur savu vārdu. Pirmais solis ceļā uz māceklību bija evaņģēlija dzirdēšana un noticēšana. Otrais solis bija sekošana Jēzum. Trešais solis – būt kopā. Kungs Kristus nenoraidīja Andreja un Jāņa lūgumu. 39. pants. Viņš tiem atbildēja, nāciet un redzēsiet. Tas ir uzaicinājums, nāciet, iepazīstiet. Tad tie aizgāja un ieraudzīja, kur viņš ir apmeties, un palika to dienu pie viņa. Tas bija ap 10. stundu. Tikšanās ar Jēzu un pavadītais laiks bija tik iespaidīgs, ka Jānis pēc daudziem 10 gadu viņš atceras ne tikai to, kas notika, viņš atceras pat cikos tas notika. Ja mums būtu jāatceras kāds notikums 10 vai 20 gadus atpakaļ, mēs viņu varam atcerēties, varbūt skatīties fotoalbumu un atcerēties, jā, toreiz tas tā bija, toreiz es to piedzīvoju, saņēmu, satikos, bet cikos? Jānis saka 10. Ja jūs vēlaties klusu, mierīgu, prognozējumu dzīvi,
tad kristietība nav jūsu dzīves virziens. Kristietībā ir daudz cīņu, daudz grūtību, daudz izaicinājumu. Un cīņas nav ar apstākļiem. Cīņas nav ar citiem cilvēkiem, jo mēs nevaram izmainīt apstākļus, lai kā gribētu. Gribās izmainīt tos apstākļus, lai viņi ir ērtāki, labāki, komfortablāki, mierīgāki, bet mēs nevaram. Mēs nevaram izmainīt citus cilvēkus. Tā ir cīņa ar ko? Ar savām izvēlēm, ar savu raksturu. Vieglāk ir cīnīties ar citiem, grūtāk ar savu raksturu. Viegli prasīt no citiem, daudz grūtāk prasīt no sevis. Vieglāk citiem norādīt uz nepareizu attieksmi, grūtāk savu attieksmi mainīt. Un Kungs Kristus zina, kādi mēs esam. Mateja 7.3 varam lasīt. Bet ko tu redzi skabargu savu brāļa acī, bet baļķi savā acī neieraugi? Jeb kā tu vari sacīt uz savu brāli, laid es izvilkšu skabargu no tavas acis un neredzi baļķi tavu pašu acī? Daudz grūtību un cīņu ir ar sevi. Un Dievs neaicina mūs cīnīties ar citiem, ar apstākļiem. Mūsu uzdevums tikt galā ar sevi. Dievs dod mums lielāku žēlastību nekā ir mūsu grūtības. Daudz lielāku. Ja jūs saprotat, ka man ir grūti kaut ko tikt galā ar sevi, tad atcerieties, Dieva žēlastība ir lielāka. Ja jums ir kāds neveiksms, tad Dievs dod spēku to visu pārvarēt. Tāpēc arī ķēniņš Dāvids ir rakstījis, mēs ejam no spēka uz spēku. Mēs pārvaram, jo Dievs dod spēku, jo Dievs dod žēlastību, un mēs varam uzvarēt šīs cīņas, kas saistās ar mūsu raksturu, ar mūsu domām, ar mūsu attieksmi, jo Dieva žēlastība apklāja mūsu nespēku un nevarēšanu. Un Dieva spēks piepilda mūsu nespēku. Grūtības ticīgajam ir saistīts ne tikai ar viņa raksturu, bet arī laika pavadīšanai kopā ar Jēzu vienmēr ir daudz pretinieku. Vienmēr ir daudz konkurentu. Katrs ticīgais saprot, ka ir jābūt klusajam laikam ar Jēzu. Jāpavada laiks aiz slēgtajām durvīm. Tikai es un mans glābējs. Tādai divvientulībai vienmēr ir pretinieki. Kurš ir lielākais pretinieks? Varbūt pirmā doma prātā šaujās Sātans. Nē, viņš nav pirmais ienaidnieks. Pirmais ienaidnieks, numur 1 mūsu dzīvēs ienaidnieks ir slinkums. Tas ir ienaidnieks numur 1. Viņš prot runāt, viņš prot pierunāt, viņš prot aizrunāt, tā ka tu vari mierīgi vēl 5 minūtes nosnaust. Tu mierīgi vari atlikt uz rītdienu šo darbu, ka tev nav vajadzīgs rauties vairāk kā visiem pārējiem. Slinkums ir ļoti dairunīgs, ļoti spēcīgs orators. Un cilvēki notic tam. Es domāju, viens no tādiem konkurentiem klusajam laikam kopā ar Dievu ir televizors, dažādi hobiji, darbs, bērni, mazbērni. Pat veicamajiem mūsu ikdienas darbiem mums pietrūks laiks. Un mēs tā kā vāveres ritenī un skrienam. Šo darbu es pabeigšu un tādu, šo pabeigšu un tādu. Un tad, kad mēs esam visu dienu noskrējuši, esam piekusuši. Un tad sākās mūsu klusais laiks. Un viņš ir tāds, pat grūti atrast kādu laiku, tāds apvītis, saguris, samocīts. Un tad neesam gluži apmierināti ar šo kluso laiku, neesam apmierināti ar kvalitāti, ar ilgumu. Sirdī saprotam, klusajam laikam jābūt ir citādam. Maz cerība, ka Dievs mums pieliks vēl 1 stundu klāt. Necerat, nebūs 25 stundas. Laiks ir jāatrod. Kā viņu atrast? Viena iespēja tikai. Mainīt domāšanu. Mainīsies domāšana, mainīsies ieradumi. Un es atradu risinājumu savai problēmai, ka man trūkst laika. Vienreizē labs risinājums. Celties stundu ātrāk. Viss. Mani sajūsmina korejieši. 4-5 viņi ir augšā lūdz Dievu.
Dažkārt es uz kādiem cilvēkiem skatos, viņi 5 jau ir darbā. Es dzirdu pa ielu, brauc mašīnas 4, 5. Es vēl guļu. Ko es daru? Ceļos stundu ātrāk. Ja es ceļos 6, es ceļos 5. Un šī problēma ir atrisināta. Kungs Jēzus mums parādīs ar labu piemēru. Marka 1,35. Un no rīta gaiļos cēlies, viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūdza. Mēs zinām, ka latvieši ir tie, kas satulko visu kaut ko. Un šeit latvieši domā, ka toreiz 2000 gadus atpakaļ laiku mērīja gaiļos, varbūt cāļos, vistās. Es nezinu, ko tie tulkotāji bija domājuši. Tur nav nekādu gaiļu un vistu. Tur ir jābūt tādam tekstam. Un agri no rīta, pirms saules lēkta, viņš nogāja vientuļā vietā un Dievu pielūdza. Nekādos gaiļos, bet agri no rīta, pirms saules lēkta. Mācekļi, ko darīja 4. solī? Pavadīja laiku ar Jēzu. Tā ir māceklība. Bez laika pavadīšanas ar Jēzu nav māceklības, nav sekošanas Kristum, nav viņa iepazīšanas. Kungs Kristus mums atstājas piemēru, kam mums ir jāsako. Mēs sakam, mēs Jēzu sekojam tavam piemēram. Tad sekosim Jēzus piemēram un darīsim, kā mūsu kungs ir darījis. Kungs Kristus piecēlās agri, viņš visu dienu nepavadīja lūkšanā. Vienu īsu brīdi, gribētos gandrīz vai teikt, jo pēc kāda laika arī Pēters bija klāt. Turpinam lasīt, Marka 1,36. Un Sīmans līdz ar tiem, kas pie viņa bija, viņam steidzās pakaļ. Un viņu atraduši, tie saka, visi tevi meklē. Ja es ļoti agri biju projām, un cilvēki jau bija vēlējās jau Jēzu sastapt. Un viņš tiem saka, noejam citur tuvējos miestos, ka es tur arī sludinu, jo tāpēc esmu nācis. Agri no rīta, lūkšanā un tad kalpošanā. Pēters atnāk pie Jēzus, un Jēzus varēja teikt, es nekur neesmu plānojis šodien. Es nejūtu, ka man kaut kur būtu jāiet. Nav tādas sajūtas šorīt. Nekur neiešu. Pēters varbūt mēģina viņu tur pierunāt. Labi, ja aiziešu, tad neko neteikšu. Tā ir šodienas kristietība. Negribu nekur iet, negribu nevienam neko teikt. Tā ir pašizdomāta kristietība. Ticība ir katra personiska darīšana, un man tur nav ko jaukties citu dzīvēs. Mūsu kungs, ko sacīja? Tāpēc es esmu nācis, lai mani citi iepazītu. Kungs Kristus pavadīja kluso laiku ar tēvu un gāja pie cilvēkiem un sludināja evaņģēliju. Ko darīja Andrejs ar Jāni pēc klusā laika ar Jēzu? Viņi varēja aiziet mājās un pārdomāt vēlreiz to, ko viņi bija dzirdējuši un piedzīvojuši. Un tad skatīsimies, ko darīt tālāk. Jau esot kopā ar Jēzu, viņi zināja, ko viņi darīs pēc klusā laika. Viņi zināja. 41. pants. Vispirms. Vai pats galvenais. Vispirms atrod savu brāli Sīmanu un viņam saka, mēs esam atraduši Mesiju. Vispirms. Pasvītrojiet šo vārdiņu Bībelē. Vispirms. Daudz ko viņi varēja darīt vispirms, aizejot mājās. Arī mēs pēc dievkalpojuma aiziesim mājās un vispirms padzeršu kafiju. Vispirms izlasīšu ziņas. Vispirms iziešu ar suni. Vispirms paskatīšos, kas tur mašīnā īsti klaba. Vispirms pārbaudīšu bērnu mājas darbus. Vispirms. Un tik garš šis saraksts, ko var darīt vispirms. Andrejam tikai viena doma vispirms. Brālim pastāstīšu vispirms. Pusdienas pagaidīs, mašīna pagaidīs. Vispirms pie Pētera un viņam pastāstīšu, ko esam piedzīvojuši. Varbūt arī jūs esat piedzīvojuši tādu izjūtu vai pārdzīvojumu, ka nevaru sagaidīt, kad es viņu sastapšu, kad es viņam to visu izstāstīšu. Nav cita doma, nav citas vēlmes. Visu laiku, kad es viņu sastapšu, kad es to visu varēšu izstāstīt. Un tāda bija Andrejam. Viņš ne par ko citu nedomāja, kā sastapt Pēteru un viņam visu izstāstīt. Un no šī piemēra mēs redzam, kādai ir jābūt Kristus mācekļa prioritātei. Vispirms
liecināt par glābēju citiem cilvēkiem vispirms. Un Andrejs, es domāju, ka viņš ir arī ļoti neatlaidīgs cilvēks. Viņš sastopa savu brāli, viņš atrod viņu, viņš viņam visu izstāsta, bet ar to viss nebeidzās. Viņš saka, tev jāiet un jāsatiek Jēzus. 42. pants. Viņš to aizveda pie Jēzus. Viņš izstāstīja, ko zināja, ko piedzīvoja, ko saprata. Mēs dažkārt domājam, ko lai tam cilvēkam pasaka? Ko viņam pateikt par Dievu? Nu ko? Un tad mēs tā kā turpat apkārt visu kaut ko runājam, bet par Dievu nepastāstam. Mēs runājam par laika apstākļiem, par valdību, par krīzi, par slideniem ceļiem, bet par Jēzu tā arī nepasakām. Ko tam cilvēkam pastāstīt? Es īsti nezinu. Mums nav jāizdomā kaut kas mākslīgs. Pastāstiet par savu cerību. Par to, ko jūs esat sapratuši, ko jūs esat piedzīvojuši. Pavisam vienkārši saviem vārdiem. Ko Andrejs tur stāstīja? Pēter, tagad apsēdies, es tev vienu sprediķi pateikšu. Pēter, apsēdies, tūlītās Jānis Kristītājs atnāks un pastāstīs tev, mācītāju atvedīšu, un tad tu zināsi. Nē, Andrejs saņēma no Jēzus, un to pašu, ko viņš saprata, viņš pastāstīja Pēterim. Jums nekas nav jāizdomā, nekādi sprediķi, nekāda moralizēšana. Pastāstiet par to, kam jūs ticat un par ko jūs esat pārliecināti. Andrejs pastāstīja un aizveda. Aizved pie Jēzus. Es nedomāju, ka Andrejs būtu sasējis Pēteri, ielicis ratos un aizvedis. Es domāju, ka viņš pārliecināja. Tev noteikti jāsatiek Mesija. Andrejs zināja, ka nav nekā svarīgāk par to. Nav nekā svarīgāka cilvēkam šai zemes dzīvē sastapt glābēju. Mēs zinām, ka debesīs būs tikai izglābtie. Tikai tie, kas ir Jēzus mācekļi. Grūti iedomāties, ka tie daudzie cilvēki, kurus mēs sastopam šodien, tie daudzie mūsu radi, paliks ārpus debesu valstības. Kāpēc? Tāpēc, ka zemes dzīves laikā viņi nesastapa Kristu kā glābēju. Nav jautājums par to, vai viņi nav kaut ko dzirdējuši par Dievu. Visi ir dzirdējuši par Dievu. Visi kaut ko zina par Kristu. Kaut vai Ziemassvētki. Kā var aiziet garām Kristus piedzimšanai? Kaut vai radio, dažkārt tur kādas dziesmas un kādas baznīcas un dievkalpojumi. Cilvēki ir kaut ko dzirdējuši. Svarīgākais nav, vai tu esi dzirdējis, vai tu esi sastapis Jēzu kā savu glābēju. Mēs nevaram izdarīt izvēles citu vietām. Dievs arī no mums to neprasa. Dievs no mums prasa izdarīt to, kas mums ir jādara. Andrejs aizgāja un vispirms pastāstīja par Jēzu. Tas ir 4. solis Kristus māceklībā uz Kristu. 1. solis dzirdēt un ticēt, 2. solis sekot, 3. būt kopā un 4. pastāstīt par to citiem. Kungs Jēzus jautāja Andrejam un Jānim 38. pantā, bet Jēzus apgriezies un ieraudzīja viņus sekojam, jautāja tiem, ko jūs meklējat? Tas ir jautājums mums katram. Tas ir jautājums cilvēkiem, ko meklējat? Ko? Cilvēki meklē stabilitāti, cilvēki meklē varu, cilvēki meklē garantijas, cilvēki meklē draudzību, prieku. Cilvēki vienkārši grib būt laimīgi šai dzīvē. To viņi arī meklē. Arī kristieši meklē. Izskatās, ka kaut ko līdzīgu. Daži meklē to pašu. Būt laimīgam. Citi meklē Dievu svētības, bet tikai retais meklē pašu Dievu. Tikai mācekļi meklē Dievu. Uzdod sev jautājumu, ko es meklēju? 73. psalmā mēs lasām, kad tu esi mans, tad man nevajag ne debes, ne zemes. Iepšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi. Jo redzi tie, kas neusticībā no tevis atstājas iet bojā, tu izdeldē tos, kas no tevis atkāpjas. Bet man paliek mans aplaimotais,
Dieva tuvums. Man ir prieks savu cerību likt uz Dievu, to Kungu, lai paustu visus tavus darbus. Āmen.